Vēža nevienlīdzīga iznākuma vēža ārstēšanā nav nekāds pārsteigums un noslēpums mums visiem. Mēs ļoti labi zinām, ka gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī ir būtiskas atšķirības vēža pacientiem izdzīvot. Arī Latvijā, salīdzinot reģionus, Latgales pacientiem ir gandrīz 2 mazākas iespējas pārdzīvot vēzi nekā pacientiem Rīgā. Šādas būtiskas problēmas skar ne tikai Latviju, bet arī visas centrālu un austrumu Eiropas valstis. Tieši tāpēc mēs aicinām medicīnas profesionāļus, lēmumu pieņēmējus un centrālu un austrumu Eiropas valstu pacientus un pacientu organizācijas un pacientu tuviniekus piedalīties starptautiskajā kongresā, kurā runāsim par to, kas mums visiem kopā un katram atsevišķi ir jādara, lai mazinātu nevienlīdzību, palielinātu pieeju ārstēšanai un novērstu priekšlaicīgas un nevajadzīgas nāves. Kongresā mums ir jārunā un jāvienojas par to, kā inovācijām ātrāk nonāk līdz pacientiem. Nav noslēpums, ka tieši centrāla austrumu Eiropas reģionā ir būtiskas problēmas ar inovācijām. Mums ir visilgākais laiks, kā jaunas apstiprinātas zāles nonāk līdz pacientiem. Tas nozīmē, ka mēs katru gadu neizglābjam, ļaujam nomirt vairākiem tūkstošiem pacientu, kas tikai birokrātisku un dažādu lēmumu pieņemšanas dēļ būtu varējuši dzīvot, bet nedzīvo. Mums kopā ir jāsanāk lēmumu pieņēmējiem, atbildīgajām iestādēm un institūcijām, lai rastu kopīgus gan rīcību politikas, gan inovāciju veicināšanas risinājumus. Tieši tāpēc 20. maijā Latvijas Republikas Saeimas telpās mēs aicinām visus, lai vienotos un kopā strādātu, kā mums visiem labāk izdzīvot, kā dzīvot ilgāk un labāk. Tiekamies Rīgā!